Sveiki! Te Mārs. Šajā video es paskaidrošu, kāpēc arvien vairāk cilvēku jūtas kroniski noguruši, trauksmaini vai bieži slimo. Un kāds ir drošākais veids, kā atjaunot stabilu enerģiju un izturību ilgtermiņā? Viena no būtiskākajām izmaiņām mūsdienās nav skaidri redzamas analīzes, jo tā ir nervu sistēmas pārslodze. Ilgstošs stress, darbs, atbildība, miega trūkums, nepārtraukta pieejamība pakāpeniski maina to, kā ķermenis regulē enerģiju, miegu un imunitāti. Ja mēs neko nemainam, nervu sistēma paliek paaugstinātas gatavības režīmā. Tas nozīmē, kortizols izdalās biežāk un ilgāk, miegs kļūst saklāks, atjaunošanās kļūst lēnāka un enerģija kļūst nestabila. Un tas nav tikai par pašsajūtu. Ilgtermiņā tas ietekmē vielmaiņu, hormonālo līdzsvaru un imūnsistēmas darbību. Tieši tāpēc tas, kas agrāk palīdzēja, vairāk atpūtas, atvaļinājums vai mazāk darīt, ar laiku vairs nedod stabilu rezultātu. Jo problēma nav tikai nogurumā, problēma ir regulācijā. Nervu sistēma līdzīgi kā muskulis kļūst stiprāka no pareizi dozētas slodzes. Nevis no pilnīgas izvairīšanās, kad ķermenis saņem īslaicīgu, strukturētu izaicinājumu, tas saņem signālu, es spēju aktivizēties un es spēju atgriezties mierā. Tieši šī spēja nosaka, cik dziļš ir miegs, cik stabila ir enerģija, cik ātri tu atkopies pēc slodzes vai slimības. Tas ir ilgtermiņa mehānisms. Nevis īslaicīgs enerģijas uzrāviens, bet pakāpeniska regulācijas atjaunošana. Uz šo principu balstās pozitīvā stresa programma. Tā ir strukturēta sistēma, kur vienu vietu apkopot elpošanas, adaptācijas un regulācijas metodes, kas palīdz atjaunot organisma noturību, bez pārslodzes un bez nejaušības. Ja saproti, ka risinājums nav vēl viena atpūta, bet pareizs un regulēts nervu sistēmas treniņš, spied uz pogas zemāk un iepazīsties ar programmu.